Esiet sveicināti, mīļie skatītāji! Aizvadīta vēl viena ražana nedēļa, un kā ierasts ķepa uz sirds ir klāt ar jaukiem un sirsnīgiem stāstiem. Nāciet tuvāk un skatāmies kopā! Šodien raidījumā ķepa uz sirds skatieties! Vai vakcinācija var kaitēt jūsu mīlulim? Kāpēc žurnālists Lato Lapsa uzskata, ka ir nopelnījis vietu kaķu paradīzē? Kā izglābt zirgu, kura ceļš jau ved uz gaļas kombinātu? Kāds ir suns ar lapsiņas smaidu – punduršpics? Kāpēc aktrise Ilze Rudolfa ar savu kaķi Rūdi nevar sadalīt dārzu? Būs arī konkurss. Pateicoties meža dzīvnieku vakcinācijai pret rakumsārgu, Latvijā šī nāvējošā kaita ir gandrīz izskausta. Šogad nav fiksēts neviens saslimšanas gadījums. Līdz ar to mājas mīlulim ikgadējā vakcīna pret rakumsārgu vairs nav nepieciešama. Pamatojoties uz šo situāciju, mums bija diskusijas ar pārtikas un veterināro dienestu. Mēs apspriedāmies un profesionāli starpā nolēmām, ka nav vairs nepieciešamība noteikti reizi gadā šo vakcināciju. Un tāpēc mēs veicām grozījumus veterināra medicīnas likumā, nosakot dzīvnieku īpašniekam pienākumu vakcinēt mājas istabas dzīvniekus, tas ir suņi, kaķi un mājas istabas saski. Bet veterinārārs to dara saskaņā ar vakcīnas lietošanas instrukciju, ko noteicis ir ražotājs. Vai vispār un cik bieži to saimnieku dzīvniekiem, kuri dzīvo istabā vai pilsētā, ir nepieciešama vakcīna pret rakumsārgu? Visā visumā šis likuma izmaiņas ir ļoti pozitīvas, jo tieši tā kā vakcīna, viņš arī ir ļoti liels pārbaudījums organismam arī no imunitātes viedokļa. Šeit būtu ļoti svarīgs moments. Jāpievērš tam, ko tiešām jums vetārsts ieraksta tajā datumā, kad jums ir jāatkārto. Bet tas nenozīmē to, ka pret pārējām slimībām nav jāvakcinē. Jo ar pārējām slimībām vakcinējot, tās ir mūsu atbildība personīgi pret dzīvnieku. Par biežāku vakcinēšanu pret rakumsārgu vajadzētu padomāt tiem dzīvnieku saimniekiem, kuri dzīvo pierobežā vai lauku teritorijās. Ja, teiksim, dzīvo cilvēki Latvijas pierobežā ar Krieviju, Baltkrieviju, tad pēc šiem datiem, savukārt pēc Pasaules veselības organizācijas datiem, kur ir redzams, cik ļoti daudz ir uzliesmojumi, rakumsārgas uzliesmojumi šajās valstīs, tad, protams, tā iespējamība ir daudz lielāka. No tā mēs īsti nevaram pasargāt, un līdz ar to tas risks ir jāizvērtē katram dzīvnieku īpašniekam. To saimnieku mīluļiem, kas dodas uz izstādēm, piemēram, Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā, vakcīna pret rakumsārgu ir aktuāla. Bet jāņem vērā arī vakcīnas blakus efekti – draudi imūnsistēmai. Viņi ir jau ģenētiski predisponēti saslimt. Vieglāk, smagāk, ilgāk. Tas viss viņiem norit, viņi ir arī jūtīgāk pret nelabvēlīgiem vidas faktoriem. Tā tas ir. Runājot par šīm izstādēm, tad ir jāsaprot tas, ka ir strikti Eiropas Savienībā savi noteikumi, un ja viņi netiek ievērot, tad jūs izstādē nepiedalāties. Tā kā šeit ir dilēma, vai nu jūs dzīvojat tam dzīvniekam, vai nu dzīvnieks dzīvo jums. Izvēlieties normālu, gudru sava dzīvnieka dakteri un uzticieties dakterim, un tad viss būs kārtībā. Bērta ir vilkveidīga vidēja auguma suņu meitene, aptuveni 7 mēnešus veca. Bērta ir ļoti sirsnīga un mīlīga, būs īsts draugs. Pret svešniekiem pirmajā mirklī gan diezgan piesardzīga un bailīga, taču ar savējiem būs pavisam citādi. Vai atceraties Bū, mazo interneta superzvaigzni, kas atzīts par pasaulē skaistāko sunīti? Jā, tas ir viņš, liela suņa dvēsele mazā pūkainā kažociņā, Pomerānijas špics jeb punduršpics. Vai spējat iedomāties, ka šie mazie un mīļie sunīši agrāk svēra līdz pat 5 reizēm vairāk un bija tikai baltā krāsā? Pateicoties karalienes Viktorijas mīlestībai pret Pomerānijas špiciem un apņēmībai izveidot savu perfekto klēpjas sunīti, punduršpics līdz mūsdienām atnācis miniatūrs. Tas sver vidēji 2 килограммов. Самые крупные размеры этой породы были 15 килограмм. Именно англичане и американцы вложили большой вклад в эту породу. Они укоротили мордочки, улучшили костяк, объем шерсти, характер.
Lai gan liekas, ka punduršpica krāšņais kažoks jāmazgā un jāķemmē katru dienu, patiesībā ir gluži savādāk. Punduršpicam pietiek ar frizēšanu reizi mēnesī un ķemmēšanu reizi nedēļā. На самом деле шерсть состоит из подшерстка и ости. Вот. Это считается правильная шерсть. И даже если собачка, мокрая трава, песок, она испачкалась, она высохла, отряхнулась, и она снова такая вот красивая. У них эта шерсть, она как защита, как термос, да, то есть она держит их температуру, она защищает их от жары, и также она защищает их от холода. Поэтому эти собачки неприхотливые. Если им жарко, они пойдут на пол лягут или найдут место, где им будет прохладно. Вот. Мы гуляем в любую погоду, и они очень любят гулять, и дождь, и снег, не помеха. Suņuks ir ļoti aktīvs. Viņam patīk lēkt, skriet un apgūt jaunas lietas, tāpēc labus rezultātus punduršpica uzrāda agility sacensībās. Tomēr bieži vien krāšņas ārienes un saimnieka pasivitātes dēļ viņa dabas dotie talanti netiek pilnveidoti. Мы очень большое внимание уделяем тому, чтобы эту собачку не брали просто как брошку. Некоторые хотят купить эту собачку, так как порода очень модная, именно как какое-то украшение, да? То есть нужно понимать, что это собака, и что она требует ухода, и прогулок, и внимания, и заботы, вот, и также воспитания. Естественно, лучше тогда, когда у собачки есть еще подружка или дружок, скажем так, да, они могут тогда вместе, им как-то веселее, они время проводят. Mazais pašpārliecinātais sunītis sevī slēpj inteliģentu un temperamentīgu personību, tāpēc viņa audzināšanai jāpieiet ar tikpat lielu nopietnību kā lielo šķirņu suņu audzināšanai. Punduršpici mēdz būt ļoti emocionāli, un ja viņiem kas nepatiks, var iespītēties. Ar bargu audzināšanu var panākt pretēju efektu – непокļāvību saimniekam. Ее используют иногда как звоночек, да? Она слышит, очень многие ее приобретают в качестве, скажем так, как сигнализация, да? Она очень хорошо слышит, у нее замечательный слух, и она сообщает о том, что кто-то приближается. Вот. Поэтому как бы вот они такие довольно-таки разговорчивые. Но опять-таки это все зависит от воспитания. Эта порода очень умная. Они настолько сообразительные. Их можно научить командам сидеть, лежать. Они абсолютно понимают полностью человеческую речь. Если они видят, что у хозяина плохое настроение, они не будут надоедать ему. А если хорошее, то они вместе хорошо проведут время, хозяин и собачка. Эта порода, она собачка-компаньон. И мало людей, которые будут равнодушны к этой собачке, потому что характер отважный и чудесная вот эта улыбка. Я думаю, что собака-аристократ вообще. Žurnālists Lato Lapsa publiskajā telpā radis būt skarbs un cinisks. Tikko pabeidzis kārtējo grāmatu, Lato jau plāno nākamo, līdz vēlēšanām tapšot grāmatu par Eināru Repši. Taču pavisam citu seju Lato rāda, kad runa ir par dzīvniekiem. Kaķi un viņu glābšana ir žurnālista vājība. Arī šobrīd pie viņa pagaidu mājas ir atraduši 12 lieli un mazi dzīves pabērni. 10 gadu laikā Lato Lapsa ir palīdzējis atrast mājas gandrīz 400 kaķiem, taču nevienmēr palīdzēt var visiem, it īpaši, ja runa ir par ārvalstīs satiktajiem dzīvniekiem. Marokā bija viens pilnīgs nāves kandidāts, tāds maziņš, kur es viņu Marokā, ko es iesākušu ar kaut kādā Marokas pilnīgi tur čūkslī. Nav droši vien īsti labi, bet ir kaut kādas situācijas, ka cilvēki saka, ka es te esmu no malas. Diemžēl notiek, kā notiek. Varbūt droši vien īsti labi nav no tādas absolūtās ētikas viedokļa raugoties. Es to kompensēju to, ka šeit, kur ir mana pasaule, tur es daru, ko es varu un nepēju garām. Viņš vienmēr ir darījis visu, lai palīdzētu. Arī tad, kad mitinājās šaurā divistabu dzīvoklītī Teikā. Izrādās, ka tur dažu brīdi paguva izmitināt pat 16 kaķus. Kundzīti gados viņa situācijā noteikti apkārtējie dēvētu par ķertu kaķu tanti. Kā ir ar Lato? Tā ir misijas apziņa vai dzīvesveids? Par laimi par dzīvesveidu tas vēl gluži nav palicis. Tā jau būtu galējība, es tomēr cenšos nodalīt. Lai nu kā, bet tomēr Lato Lapsa iekšēji cer sagaidīt mazu atalgojumu par padarīto. Ja ne šajā dzīvē, tad vismaz nākamajā. Ja kaķu paradīze ir, tad es tur stūrīt varbūt būšu nopelnījis. Ja nē, tad nekā. Nav. Ir.
Kas zina, varbūt vietu kaķu paradīzē publicistam aizrunās viņa pavičs. Ko, kaķi? Šitā uzvesties televizorā. Šausmas kaķi, no. Kā kaķi, tā pašā nesaprot, ka tas smieklīgi izklausās, ko? Nē, man ir viens kaķis, kas ir man ļoti tuvs kaķis, kuru es pazīstu vairāk kā lielāko daļu cilvēku savu apkārt. Tagad pavičam ir kompānija. Lato sirds vairāk pieder kaķiem, taču viņa dzīvesbiedrei Ditai suņiem. Un tā no abi ir kļuvuši arī par Šveices ganu suņa Saimona saimniekiem. Suns ir, kā sunim pienāks cauri pozitīvs. Reti, kurš kaķis būs tik pozitīvs kā caurmēra suns. Bet ko dzīvesbiedri domā par Lato lapsas vēlmi palīdzēt visiem nelaimē nonākušajiem? Jā, es uzskatītu, ka es varu mierīgi gulēt tikai tad, ja man ir gultā 12 kaķi, kas dara visu, ko kaķi grib darīt. Un, ja kāds tā pasaka, Dievs negribēs, tad viņš man nerespektē, var iet no kurienes nācis, bet nē, tāpat kā kaķim ir sava vieta, tā arī sunim mājās tagad ir sava vieta, viss ir ļoti labi un harmoniski. Un lai tā būtu, arī šodien Lato lapsa jaunajās mājās vēlas nodot 3 no saviem aizbilstamajiem. Runčuki vārdā Melnīts un Domino ir ļoti draudzīgi un atraktīvi. Abi kopā ar māmiņu un vēl vienu brālīti tika atrasti uz ielas. Mazie delveri ir tik ļoti viens ar otru saraduši, ka būtu labi, ja abi tiktu adoptēti vienā ģimenē. Melnbaltais droši vien ir vēl drusku draudzīgāks par melno. Melnais ir drusku tāds cildenāks, varētu teikt. Arī mazais bizonis raugās pēc mīlošiem saimniekiem. Ja no visiem 3 ir viens hiperdraudzīgais kaķītis, tas ir kā redzams šis te. Savukārt par bizoni tiek saukts galvenokārt tāpēc, ka drausmīgi patīk bizot. Lai gan katru reizi šķiroties pārņem skumjas, tomēr pārliecība, ka kaķītim būs jauna un skaista dzīve, gūst virsroku. Tu atceries, kāds kaķis bija tad, kad viņš pie tevis atnāca un kāds viņš ir tagad. Bija tur tāds puņķēns klepojošs un tur izkāmējis, klibojošs vēl visāds, un tagad ir resns, priecīgs un nekaunīgs. Tā ir tāda laba sajūtiņa. Tas ir tas, kas tiek man. Labi, vai ne? Labdien! Mani sauc Lato lapsa, šie ir mani jaunie draugi Domino un Melnītis, un jūs skatāties raidījumu Ķepu uz sirds. Kuro tika atrasts klaņojot Siguldas novadā ar traumētu labās acis plakstiņu. Nu jau puika ir atlabis un ļoti vēlas doties uz jaunajām mājām. Suņu puisis ir vecumā ap 2 līdz 4 gadiem. Ir labdabīgs, dzīvespriecīgs un aktīvs. Piemērots aktīviem cilvēkiem kā draugs un kompanjons. Raidījuma turpinājumā skatieties, kāpēc aktrise Ilze Rudolfa ar savu kaķi Rūdi nevar sadalīt dārzu. Būs arī konkurss. Tigre nāk no Siguldas rajona, kur tika atrasta pavisam izģindusi. No sunītes pāri vien bija palikuši tikai kauli un āda. Ļaudis izkāmējušo rejējiņu steigšus nogādāja patversmē. Tigre ir gados jauna suņu meitene, kuras kažoka raksts ir pelēkos lāsumos izcekots. Sunīte ir ļoti mīļa, maiga, labsirdīga. Būs īsts draugs un kompanjons. Hei! Vai esi iemūžinājis savu mīluļu jautrās izdarības video? Atsūti to mums! Noteikumi ir pavisam vienkārši. Iesūti savu 4-kājainā drauga piedzīvojumus, neparastās rotaļas, pozas vai smieklīgās izdarības. Nekavējies, sūti savu video uz info@ķepussirds.lv un padari savu mīluli slavenu visā Latvijā. Un iespējams tieši tu iegūsi galveno balvu – fotoaparātu Canon.
Dzīve bez dzīvniekiem nav iedomājama. Viņi sniedz mīlestību un māca bērniem atbildību, ir pārliecināta 3 bērnu mamma, 3 zirgu, 3 suņu un pagaidām 2 kaķu saimniece Aiva Muktu Paule. Aptuveni pirms gada Aivas meita Laine sapratusi, ka vēlas savu dzīvi saistīt ar zirgiem. Pirmajam zirgam pievienojās 2., bet 3. Lancelots tika izglābts no gaļas kombināta. Pilnīgi veselais un skaistais dzīvnieks nonāca rindā uz nokaušanu, jo savulaik bija paredzēts pārdošanai, bet iepriekšējo saimnieku sapnis nerealizējās. Es skatījos pasi, un tad viņš tur pasas aizmugurē bija tāda lapiņa, ka zirgs ir paredzēts kaušanai cilvēku patēriņam. Un tad, jā, tā lapiņa, protams, nebija aizpildīta vēl, jo nebija paspēts. Es, principā, to lapiņu uzreiz arī izmetu ārā, jo es negribēju uz to skatīties. Man bija žēl. Ar Laini abiem izveidojusies cieša saikne no pirmās tikšanās brīža. Tagad kopā tiek aizvadītas brīvdienas, treniņi un arī sacensības. Tad, kad es atbraucu uz stāli, viņi vienmēr man atnāk sagaidīt tā kā suņi. Viņam tā kā pieķerās un tad liekas, īsti neko nevajag darīt. Viņš stāv, viņš pats atnāk un paprasa, tu man samīļoši šodien. Uz staļiem sasveicināties ar zirgiem un varbūt pat viņus samīļot vienmēr līdzi tiek ņemt arī ģimenes 3 suņi – Leo, Lotte un mazā Irma. Pirms 2 gadiem ģimene zaudēja savu mīluli bokseri Rondu, bet tas nekavēja viņus pieņemt lēmumu par labu citam sunim. Pamudinājums ņemt suni no patvērsmes nāca no Laines, jo viņa tur sāka darboties kā brīvprātīgā. Tā mēs vienu dienu ieraudzījām Leo, lai gan mēs bijām domājuši, ka mums vajag kucīti un tā, jo mums bija vienmēr meitenes bijušas. Tur sēdēja tāds liels Leo, tik skumjām acīm. Pēc iepazīšanās ar jauno ģimeni Leo bija ļoti uzmanīgs un pat bailīgs. Sākumā viņš bija tāds, kā lai pasaka, tā kā nedrošs. Viņš visu laiku staigāja pakaļ un uzpasēja, lai kāds kaut kur nepazūd. Viņš tieši par sevīm, man liekas, uztraucās, kad lai viņu kāds atkal kaut kur tā kā neatstāja. Arī mazās Irmas ceļš līdz Muktu Paules ģimenei bija ilgs. Viņas saimniece nomira, tāpēc suņu meitene sākumā bija ļoti bailīga. Toties Lotte bija ģimenes Ziemassvētku dāvana, un lai gan Leo sākumā bija grūti pieņemt mazo kucēnu, abi vairs nav izšķirami. Tā kā sagaidas visi 3, Leo ar Lotti, kā viņi sagaida mājās, kā viņi izrāda to prieku, cik viņi ir priecīgi, kad jūs beidzot esat mājās. To prieku, ko sniedz dzīvnieks, vai viņš paņemts no patvērsmes vai iegādāts, neatsver nekas. Tāpēc Aivai nav saprotama to cilvēku attieksme, kas dzīvniekus pamet. Tie pat nav cilvēki, jo bērnībā, man liekas, ka visi mani bērni arī lasījuši Mazo princi. Tur ir tā doma par to, ka, ja tu esi pieradinājis, tad tu esi atbildīgs un līdz pašām beigām. Skaidrs ir viens. Šajā ģimenē pašlaik nav noteikts dzīvnieku limits. Lainas uzdevums ir no rītiem viņam iedot dzert, iedot ēst. Un suņiem arī mamma, un suņiem tie ir visi Lainas pienākumi. Zirgi, principā Laina mums vienīgā ir tāda barotāja šobrīd. Uz visu savu lielo, cik jau tas bars ir, jau daudz jau tagad ir. 13 notālīgs. Es domāju, ja kādam ir viens suns vai viens kaķis, kad jebkurš cilvēks var paņemt varbūt arī otru. Mega ir Stafa jauktenīte. Cilvēku nežēlastības dēļ sunīta dienu nosēdēja piesieta Cernikavā. Mega ir ļoti sirsnīga, mīļa, viens šobrīd ārstē ielaistu alerģiju, suņu meitene ir ļoti nosvērta, mīl pastaigas un būs lielisks dzīves kompanjons. Beidzot, aktrise Ilze Rudolfa var mazliet uzelpot. Pirmizrādi ir piedzīvojusi Latvijas Nacionālā teātra izrāde Pie bagātās kundzes. Ikdienu atgriežoties mājās no teātra, aktrise ar neviltotu prieku sagaida Rūdis, jebšu kā viņa smej, kaķis parastais. Bez dižiem ciltsrakstiem, toties ar plašu sirdi un neatkarīgu dabu.
Rūdis ir īsts kaķis, viņš ir, man liekas, tipisks Garfields. Tev vēlās iznest cauri, tad, kad viņam vajag, tad viņš grib pielabināties un ir ļoti, ļoti neatkarīgs. Un ar kaķi ir tā, ka tu ar varu viņu grib mīlēt, tad jau viņam nav tajā brīdī, viņš nav uz tā viļņa. Dažkārt gan Ilzei izdodas atrasties uz viena viļņa ar Rūdi. Šie mirkļi viņas prāt ir neatsverami. Kaķis rada mājīgumu man personīgi. Man ļoti patīk tās reizes, ka mēs ar vīru vakarā apsēžamies šeit pat dārzā un bijis, kur nē, tas kaķis ir klāt. Un tad ir jau forši, un tad ir vēl foršāk. Jo tā no viņa ir liela uzticība. Viņš jau jūt, kad ir forši, un tad viņš arī tur grib būt. Ar Ilzi viss būtu skaidrs. Divu neatkarīgu mākslinieku emocionālās līdzās sadzīvošana. Bet kādas attiecības Rūdim ir ar saimnieku, Ilzes vīru Ģirtu Valdi Kristovski? No vīra puses vairāk ir Rūdi! Kur tu atkal? Šādus vārdus dažkārt teikt nāk arī aktrisei, jo īpaši tad, kad Rūdis pabīs viņas puķu dobēs. Redzi, šitās ir tās, un šitien te tu viss man izrakņā, un tur visu. Viņš ir par šito tēmu, es negribu runāt ar tevi. Runājot par teātru un kino, Ilze labprāt kādā kinolentē nofilmētos arī kopā ar Rūdi. Tā noteikti būtu komēdija, smalkais angļu humors. Es iedomājos sevi kā tādu burkākundzi, un tas ir viņas kaķis, ar kur viņi nemitīgi karo. Rūdim Ilzes ģimenē ir īpaša vieta. Viņu ik viens respektē tikpat ļoti, cik ģimenes locekļi viens otru. Man pašai tad ir priecīgi un skaisti dzīvot, ja es savu dzīvnieciņu respektēju. Ja es viņam nedaru pāri, ja es viņu cienu kā personību. Jā, mans kaķis ir mana mūsu mājās personība. Un man liekas, ka tā arī dzīvniekam ir mājās būtībā jājūtās, tāpat kā cilvēks ar cilvēku jūtās. Mani sauc Ilze Rudolfa, un tas ir Rūdis. Un jūs skatāties raidījumu Ķepu uz sirds. Bet tagad gan laiks konkursa jautājumam. Kāda žanra filmā vai izrādē jūs varētu ieraudzīt manu kaķi un mani? Atbilžu varianti. Traģēdija, komēdija vai drāma? Pirmās pareizās atbildes autoram 2 ielūgumi uz mūsu jauno izrādi Bagātā kundze. Tātad sūtiet savu atbildes variantu uz konkurss@ķepauzsirds.lv un pirmās pareizās atbildes iesūtītājs saņems 2 ielūgumus uz Latvijas Nacionālā teātra izrādi Pie Bagātās kundzes. Leišauņiku ģimene jau daudzus gadus par savām mājām sauc Vāciju, taču šodien viņi ir atgriezušies dzimtenē, lai piepildītu sava dēla sapni adoptēt suni. Teju vai 11 gadus Raivis saviem vecākiem bija prasījis pēc sunīša. Un tikai tagad, kad viņam apritējusi 16. dzimšanas diena, vecāki ir pārliecināti, ka beidzot viņš tam ir gatavs. Es skatos atpakaļ uz sevi, ka es biju bišķiņ jaunāks. Es varu redzēt, ka es nebūtu gājis 3 reizes ārā. Es būtu pateicis, jā, es iešu, protams, visu darīšu, bet beigās tad nebūtu. Jo, gribējās kaut ko citu darīt arī, bet tagad es domāju, es varu laiku vienkārši sev paņemt, to visu izdarīt. Bet kas ģimeni pamudinājis savu nākamo mīluli meklēt tieši patversmē? Vai mēs paņemam viņu līdzi, vai tad viņš sēž un gaida. Ko mēs varam? Jā, mēs varam viņu paņemt līdzi un izglābt dzīvību. Liktenīgā sastapšanās ģimenē notika ar kucēnu Benu. Sunītis kādā rītā tika atrasts pie patvērsmes durvīm, izmests kā nekam nevajadzīga manta. Bet šodien ir Bena lielā diena, un viņš ir gatavs uz mūžu šo ģimeni saukt par savējo. Izrādās, ka Bens, kurš tagad tiks dēvēts par Asko un jau šodien dosies līdz ģimenei uz Vāciju, saimnieku sirdis iekarojas jau uzreiz pēc pirmās kopīgās pastaigas.
Mēs izgājām mežā pastaigāties un visi tā kā notupās pie Asko, un viņš tiešām katram ieskatījās acīs un bija tā sajūta, un Raivis pateica, māmu, man liekas, viņš ieskatījās man tieši dvēselē. Ceram, ka arī jums kāds no šodien redzētajiem suņiem un kaķiem ieskatījās dvēselē. Varbūt jau šajā nedēļas nogalē jāķeras klāt pie labiem darbiem. Novēlam to aizvadīt pozitīvi un lai darba spara pilna nākamā nedēļa. Nākamajā raidījumā skatieties, vai Valtera Krauzes kaķim arī ir humora izjūta? Nu redz, ar lielais kaķis. No kaķi. No.